kad nāca ogles no šahtām laukā, bija tādas slīpas lentes, kur nāca augšā, tur sēdēja katrā pusē apcietināto rinda un atlasīja ar rokām visus iežus. Šie ieži tika izvesti ārā uz terikoņikiem, saucamiem, tas ir augsti kalni, līdz 15 pa 20 metru augsti, pa kuriem ar vagonetiem vilka ārā un tika bērti. Un tur viņi paši no sevi aizdegās un dega tie terikoņiki, dega pat ziemā, spēcīgā augstumā. Un ar šo visi terikoņiki tagad jau ir novākti, un ar tiem ir uzbērts tas biezais slānis. Šajā vietā virs veco intas, kā saka, nobeigušos vergu kauliem, vismaz 2 līdz 3 metru biezs slānis. Aizberot pat ciet Intas upes līcīti, kur kādreiz skaitījās kā atpūtas vieta. Intas upes malā, upe ir šeit, te līcis pienāk pavisam tuvu, un kādreiz te cilvēki kā atpūtas vieta izmantoja. Pēc tam tur ir tā saucamā Novobaļņičņī rajons uz to pusi, un šīs mājas, kas šeit ir, tas ir intiešiem tagad tādas, kā var teikt, kādas spoku mājas, jo arī šī māja un tās mājas, kas ir pretī, tur māja, tās ir uzceltas uz kaulu slāni, uz cilvēku kaulu slāni. Kad šeit sākusies būvniecība, vispirms ar buldozeri līdzinātu tie cilvēku kaulu slānis, pēc tam izdeģu kārtu buldozers ir uzbēris virsū, un pēc tam ir sākušās šīs būves. Tā kā tie cilvēki, kas šeit to visu redzēja, viņu savām mājām skatās kā uz tādām kādām spoku mājām. Vai nu spokojās vai ne, tas nav zināms, bet tā vieta pazīstama ir. Tātad te ir bijusi viena plaša, liela Intas vergu капсата. Что вы еще вспомните об этом, когда строился этот дом? Ko jūs vēl atceraties no tā laika, kad šo māju būvēja? Vai jūs redzējāt tos kaulus? Jā, es redzēju, kad es šeit makšķerēju. Bija tāda lieta, bērni ar tiem spēlējās. Sakiet, lūdzu, kā jūs sauc? Добровский. Федор Степанович, украинец. Украинец. Здесь с какого года вы уже? No kura gada jūs esat šeit Intā? No 47. Es arī apmēram no tā laika. Es aizbraucu 71. gada maijā. Es strādāju 1. un 2. šahtā. Tad 11. 12. Kurā šahtā jūs strādājāt? Varbūt esam kopā strādājuši. 10. 9. 2. rajonā. Pēc tam bija Abezā. Ясно. Так, значит, вас отправили Абес, и из Абеса вы освободили. Jūs aizsūtīja uz Abesu, un no turienes jūs atbrīvojāties. Nē, no 3. Olpa atbrīvojos. Кто был в тот раз начальником? Kas bija priekšnieks tajā laikā? А потом он был женский лагерь. Только просто поле такое, где захоронение. Tur tāds apglabājumu lauks tikai bija. Ямы были. И бульдозером толкнули. Un ar buldozeru visus šos kaulus uz upes pusi sagrūda. Nu вот, мне сказали в прошлом году, когда я был... Pagājušā gadā, kad mēs atjaunojām savu mūsu pieminekli, tad man stāstīja, ka puikas ar galvas kausiem spēlējuši futbolu. Этих черепа еще. Jā, viss tas bija, tas tā bija. Видали, да? Да. Ну, спасибо. Одним словом, ты здесь еще находишь длинные кости. Vai tu kādreiz šeit atrod tādus garus kaulus tā kā cilvēkam? Человеческие из ног, да, такие длинные кости. Бывает, попадаются. Да. Jā, gadās